Mēs jau tevi gaidām, zini. Čau. Paldies. Labdien. Kā pusdiena? Labdien. Viena mana raidījuma sērija noskatās pilns Wembley stadions, gandrīz 70 000 cilvēku. Jūs šeit esat tikai 800, bet es esmu uztraucies nesalīdzinām vairāk nekā pirms jebkuras adrešu filmēšanas. Tas tikai pierāda, cik svarīgi ir nepastarpināta tieša saruna. Un tieši par to šodien būs mana saruna ar jums par arhitektūras sarunāšanos ar cilvēkiem. Mans kā arhitektūras kuratora darbs ir arhitektūras, jeb vienas radošas industrijas popularizēšana. Es ceru, ka mans stāsts būs noderīgs arī kādam no jums kādā citā radošā industrijā. Beidzot, kāds mēģina kaut ko darīt diezgan nopietnas problēmas sakarā. Tā problēma, manuprāt, ir tāda, ka vietējā sabiedrība ir salīdzinoši neizglītota arhitektūras jautājumā. Viņai vajadzētu labai arhitektūrai ierosināt kaut kādu domāšanas procesu. Katru nedēļu 2 adreses, 2 ceļa biedri, 2 stāsti. Kurš labs, kurš slikts, vērtējam. Adreses ļoti pievilcīgs nosaukums, un tas, ka šis tēmturis adreses ir iegājies arī sociālajos tīklos, man liekas, apliecina to, ka nosaukums ir pareizs, jo tas nepasaka, ka būs tikai runa par labu arhitektūru vai par arhitektūru vispār. Ja? Tu zini, ka tā būs kāda īpaša vieta. Televīzija un video ir lielisks veids un patiesībā viens no labākajiem, kā parādīt arhitektūru, atklāt, pavērt tās durvis, kuras cilvēkam ikdienā nav atvērtas. Lūk, un šādā kontekstā šis raidījums, protams, mēģina darīt to, ko teorētiski vajadzētu darīt valstī. Un, manuprāt, tā ideja, ka arhitektūras objekts tiek apspriests nevis starp profesionāļiem, redaktoriem vai ar mākslas sfēru saistītiem cilvēkiem, bet drīzāk ar vienkāršiem nosacīt garām gājējiem, kas, protams, nav arī nemaz tik vienkārši. Tā ir tāda diezgan sakarīga ideja, kas, manuprāt, es tā īsti nekur arī neesmu redzējis pagaidām citur. Man kā profesionālim, protams, ik pa brīdiem tas liekas diezgan naivi, bet visticamāk, ka tā ir pareiza stratēģija. Jā, es esmu skatītāja raidījumam Adreses. Sāksim ar to, ka man mājās nav televizora jau 10 gadus. Līdz ar to es skatos šo raidījumu internetā. Un tad parasti ir tā, ka es sagaidu, kad uzrodas visas sērijas, lai es varu noskatīties vienā reizē, jo es nevaru sagaidīt, kāds būs turpinājums. Man ļoti patīk tas, ka ir iespējams uztaisīt par tādu lietu kā mājas vai arhitektūru tik dinamisku un interesantu raidījumu, ka to var parādīt jebkuram saprotamā formātā. Tas ir, man liekas, milzīgi uzvar. Es domāju, ka tas vizuālais materiāls ir sevišķi viss tā ņemšanās ar droniem un tas kadrs, kas sanāk, un tā sajūta, ko teorētiski varētu ēkā gūt cilvēks, kas tur nav bijis, ir diezgan labi nolasām. Tādā ziņā mēs turamies līmenī. Jūs turaties līmenī. Es esmu priecīga, ka arhitektūrai beidzot ir ierādīta pienācīga loma Latvijas sabiedriskajā mēdījā, jo, manuprāt, nepelnīta arhitektūra bieži vien ir aizmirsta, tā skaitā kultūras raidījumos un dažādās balvās, un ļoti labi, ka ar šī raidījuma palīdzību arhitektūras status tiek spodrināts un arhitektūra ir padarīta pieejamāka. Manuprāt, šāda raidījuma iekļaušana ēterā vispār nozīmē to, ka sabiedriskajiem mēdījiem interesē izglītot skatītāju. Un ņemot vērā, ka tie reitingi tam raidījumam arī ir ļoti labi, es domāju, ka tas norāda to, ka tai sabiedrībai vajag tādu raidījumu. Tad līdz ar to tur viss ir kārtībā.
Es, teiksim, noskatos redzējumu, sāku vairāk lasīt par kaut kādām vietām un objektiem, pat turpināt savu pašapziņas procesu. Un mēs vairāk sākam nedomāt baltas, melnas kategorijās, bet tiešām iedziļināties stāstos, lietās, objektos un tā teikt, arī izkopt savu gaumi. Katru gadu ir kaut vai Staro Rīga festivāls, kur arhitektūra arvien vairāk iesaistās, atdzīvojas mājas, atdzīvojas logi. Manuprāt, tas ir foršs veids, kā cilvēkiem vispār likt paskatīties mazliet augstāk. Un arhitektūra ir tāda savā ziņā ikdienas māksla, kas mums ir līdzās, kurā mēs dzīvojam. Tā ir māksla, ko mēs visi patērējam. Tas, ko no adresēm var mācīties, ir fakts, ka vienmēr ir vairāki stāsti par vienu to pašu tēmu. Un adreses ir Mārtiņa Ķibilda stāsts un Mārtiņa Ķibilda viedoklis par arhitektūru, kas ir ļoti interesants un bieži vien var būt atšķirīgs no profesionāļu vai arhitektūras kritiķu viedokļu. Un tieši tāpēc var būt kā palīgs, lai cilvēks pats saprastu un novērtētu arhitektūru. Vai tā ir laba, vai tā ir derīga viņam, pilsētai un sabiedrībai kopumā. Aplausi viņiem, protams. Tāpat kā ikvienai lietai ir vairāki stāsti, arī vienam vārdam var būt vairāki stāsti, vairākas nozīmes. Šis konferences bloks saucas Vieta, un arī vārdam vieta ir šīs te vairākas nozīmes. Viena tīri ģeogrāfiska, punkts kartē, apdzīvota vieta, vieta pilsētā, novietojums. Angliski tas būtu place vai spot. Otra nozīme ir jau personiskāka, telpiskāka. Mana dzīves vieta, tava darba vieta, angliski space. Un ir vēl kāda nozīme jau pavisam personiska. Tā ir vieta apziņā, personiskajās prioritātēs. Gudrā mārketinga valodā to sauc par mindshare. Tad, lūk, pirmās divas nozīmes veido cilvēka vietu arhitektūrā. Un par to es stāstu ikdienā adrešu TV un sociālo stāstos. Šodien ar jums es gribu runāt par šo trešo nozīmi, par arhitektūras vietu cilvēkā, cilvēka apziņā, par iespējām vienu salīdzinoši specifisku un šauru kultūras nozari padarīt par kvalitatīvu popkultūru. Un jāsaka, arī te vietai ir nozīme. Kas šī ir par vietu? Tas ir Universitātes botāniskais dārzs 2010. gada nozīmīgākā Latvijas arhitektūras izstāde. Arhitektūras gada balvas ceremonijas ietvaros. Pēc ceremonijas šos uz dažām stundām izliktos stendus sarulēja un aizveda. Izstādi bija redzējuši ap 100 cilvēku, pārsvarā paši arhitekti. 4 gadus vēlāk šādu pašu izstādi ierīkoja jau savādāk. Lieli baneri uz dzīves Vecrīgas ielas nostāvēja 3 nedēļas. Papildus tiem muzeju nakts ietvaros uz milzīga ekrāna tika demonstrētas arī videofilmas par labāko Latvijas arhitektūrā. Var pieņemt, ka šo izstādi redzēja ap 100 000 cilvēku. 4 gadu laikā no 100 cilvēkiem līdz 100 000. Vēl vairāk, turpat uz tās ielas tika noturēta arī arhitektūras gada balvas pasniegšanas ceremonija. Iela netika slēgta un ceremoniju varēja redzēt jebkurš garām gājējs. Vēl vairāk, ceremonija tika reklamēta televīzijā un arī pārraidīta TV translācijā ar tiešraides pieslēgumu LTV vakara ziņām. Translācija noskatījās vēl ap 30 000 skatītāju. Pirms ceremonijas tika organizētas arhitektūras autoritāšu lekcijas. Klātienē un online tās noskatījās vēl ap 1000 cilvēku. Un arī par to pastāstīja televīzijas ziņās. Ārvalstu žūrijas vajadzībām tika izmantoti speciāli brendoti automobīļi, un žūrija nedēļas garumā braukāja pa visu Latviju, vērtējot labāko mūsu valsts arhitektūrā. Izrādāsiet, pa kādu naudu tas viss. Protams, pasākumam tika piesaistīts ievērojams privātu sponsoru un arī kultūra kapitāla finansējums. Un finansējuma piesaistē vissvarīgākās ir 2 lietas. Pirmkārt, likt noticēt, prast pārdot. Kvalitatīvi uzrakstīts projekts, pārliecinoša prezentācija, skaidri noformulēta ideja
Vispirms ir svarīga, lai pārdotu to sev pašam, lai pats sev varētu skaidri noformulēt, ko es vēlos sasniegt un tam noticētu. Un otrkārt, kad tu esi pārliecinājis sevi un citus, nelikt vilties, realizēt apsolīto. Ja tu to būsi spējis, nākamreiz sponsori nāks pie tevis paši. Pirmajā gadā, kad es producēju Latvijas arhitektūras gada balvas pasākumus, ilgadēji balvas sponsori bija gatavi maksāt 6 reizes vairāk nekā iepriekš. Nākamajā gadā viens no viņiem pats piedāvāja maksāt vēl 3 reizes vairāk un būt galvenais. Un vesels 3 gadus uz priekšu. Tie, kas ir saskārušies ar sponsorēšanu, īpaši kultūras sponsorēšanu, zina, cik delikāta ir šī tēma, cik svarīgi tur ir prast izbalansēt sponsoru eksponēšanu no pašas kultūras eksponēšanas. Es sev esmu noformulējis 3 zelta sponsorēšanas likumus. Jā, es zinu, es bildē rādu 2 pirkstus, man nebija bildes ar 3, bet labi, ka man ir 3 zelta likumi, nevis 1. Pirmais ir zināmais teiciens less is more. Nu, piemēram, prast pārliecināt sponsoru, ka viņa logotips labāk izskatīsies melnbalts, nevis pilnās krāsās, blakus citu sponsoru logotipiem, arī melnbaltiem. Vai prast atrunāt, rāpties uz skatuves ar savu specbalvu, jo ir skaidrs, ka skatītāji tajā laikā gribēs aiziet pēc glāzes vīna vai ieraut ūdeni. Es atvainojos. Tas pat uztraukums sākumā, lai arī bija iestudēts, bet es zināju, ka nebūs uzspēlēts. Otrs likums – neizmainīt sevi sīknaudā, sevi pašu. Man katrā adrešu sērijā rokā ir fotoaparāts, un es paralēli filmēšanai daudz arī fotografēju. Tā ir Sony kamera, manu draugu dāvana, un tie paši draugi man ir teikuši, bet tev taču ir jāiet pie Sony un jāprasa naudu par produktu izvietošanu. Piedodiet, man tas nav nekāds produkts, tas ir mans fotoaparāts. Es to neizvietoju, es to lietoju. Ir tāds arhaisks outdoor vidas reklāmas formāts afišstabs. Es negribu, lai mani sponsori pie manis justos kā uz afišstabu. Galu galā es pats negribu būt afišstabs. Ko līdz es akceptēšu, ka varu publiski sajūsmināties par naudu, cilvēki man vairs neticēs, kad es to darīšu no sirds. No tā izriet arī mans 3. zelta likums – strikts reklāmas un satura nodalījums. Reklāmas vieta ir reklāmas pauzēs, nevis adrešu TV stāstos. Mēs adresēs smejamies, ka visienesīgākā mums izdevās sērija ar dārzciem un degla vielas krustojumu Purciemā, lai ilustrētu to patērētāju kultūras vājprātu, ar kādu šī vieta ir, es atvainojos, sačakarēta, mēs atrādījām pilnīgi visus. Mēs ēdām McDonaldā, Statoilā pirkām Red Bullu, citus benzīna tankus arī neaizmirsām, autosalonus, matraču veikalu, walkie-talkie, double coffee, ātros kredītus, bērndārs Norma, kapakmeņu veikals turpat pāri ielai, Tele2 sezonas piedāvājums, Maksimas hipermarket mazo veikaliņu logotipus, un tur augšā vēl uz mājas var redzēt dzīvokļu mākli ar telefonu. Mēs arī iepirkāmies Maksimā un ar tiem pašiem Maksimas maisiņiem uzreiz devāmies arī pāri ielai uz citu adresi pie Dieva. Bet, zinu, jūs neticēsiet, pēc šīs sērijas tiešām bija vairāk cilvēki, kur man miedz ar aci un teica, bet tā Maksima taču jums samaksāja, ne? Tikpat augsti standarti, kā attiecībā uz satura neatkarību, mums ir arī attiecībā uz satura kvalitāti. Vispirms jau estētika. Tik estētiskas vizuālas substances kā arhitektūra un dizains vienkārši nedrīkst tikt rādītas viduvējā mainstream kvalitātē. Ja mēs rādām šedevrus, tad arī bildei, režijai, montāžai, grafikai, skaņai, visam ir jātiecas uz to pašu šedevru līmeni. Satura dziļums, izpēte un vēlreiz izpēte. Šī ir bilde no Juglas upes Rīgā. Pirms filmēšanas es uz turieni pusgada garumā biju devies 5 reizes, un es paskaitīju kopējais izpētēji atvēlētais laiks bija 7 pilnas dienas. Pieskaitot klāt vēl filmēšanu un montāžu, ap 100 stundām 13 minūšu TV stāstām.
Ja tu par kaut ko gribi interesanti un saprotami pastāstīt citiem, tev pašam par to ir jāzina vismaz 3 reizes vairāk, nekā tu reāli izstāstīsi. Tāpat parādīt skatītājiem tikai pašu vislabāko. Šis ir Zaķu salas ziemeļu gals, apus dzelzceļa tiltam, tā ir slēgta apsargājuma zona. Bet mums Zaķu salas stāstam bija svarīgi operatori iesūtīt arī tur. Atļauju mēs kārtojām 2 nedēļas. Filmēšana ilga 2 stundas, bet no tā visa mēs ielikām raidījumā 4 kadrus, apmēram 10 sekundžu kopgarumā. Tātad 2 nedēļas, 2 stundas, 10 sekundēm. Toties vislabākajām sekundēm. Mana pārliecība adrešu projektu sākot bija, ka kvalitatīvs mēdīju produkts var būt iedarbīgāks stāstnieks par arhitektūras nozīmi cilvēku dzīvē nekā arhitektūra pati par sevi. Un jau pirmā adrešu TV sezona to arī pierādīja. Var droši teikt, ka raidījums adreses LTV1 primetime ēterā ir lielākā un sabiedriski iedarbīgākā šo 2 nozaru arhitektūras un dizaina publiskā platforma. Kā es minēju, vidēji vienu raidījumu noskatās ap 70 000 cilvēku, un 10. daļa, tas ir ļoti augsts rādītājs, 10. daļa internetā. Galvenokārt pateicoties aktīvai komunikācijai sociālos tīklos. 2 sociālos tīklos, Instagramā un Facebookā, pat labi, sekotāju skaits ir 10 000 un aug par vairākiem desmitiem katru nedēļu, un populārāko publikāciju sasniedzamība pārsniedz 25 000. Un tas ir bez neviena promocija iztērēta centa. Es, protams, neesmu Renārs Zeltiņš, viņš šonedēļ nosvinēja jau 60 000 Instagram fanu. Bet no arhitektūra arī nav nekāda. Te viņš ir. Es tiešām, man ir liels prieks apsveikt tev klātienē. Bet tu piekritīsi, ka arī arhitektūra nav nekādas olas, vai ne? Tad lūk, adrešu posti. Kā latviski posti? Adrešu posti ar tādiem gariem teksta palagiem pat galīgi neatbilst klasiskiem sociālo satura ātrā patēriņa paradumiem. Bet kaut kā intuitīvi ir izdevies uztaustīt formulu, ar kuru var plašas masas par arhitektūru uzrunāt arī sociālos tīklos. Ja man to formulu tagad būtu jāmēģina atšifrēt, daži tipi. Pirmkārt, ja tu par kaut ko tik specifisku kā arhitektūra, kur nu vēl vēsturiskā arhitektūra, stāsti cilvēkiem, neapgrūtina viņus ar gadskaitļiem un profesionālo slēngu, drīzāk uzbūra laikmeta sajūtu. Ļauj cilvēkiem iztēloties un identificēties un pieliec klāt drāmu. Es nodeklamēšu dažus no postiem. Elizabetes 53, viens no elegantākajiem Rīgas centra īres namiem funkcionālismu stilā, kādus 20. un 30. gados būvēja turīgiem, modīgiem rīdziniekiem. Šī autors bija tolaik ļoti pieprasīts baltvācu arhitekts Pauls Mandelštams. Viņa zināmākais darbs šķiet ir bankas ēka Doma laukumā, tagadējais Latvijas radio. Šis Elizabetes ielas posms ar leģendāro piena restorānu tagadējās viesnīcas Latviju vietā un daudziem smalkiem veikaliem toreiz bija kā tāda Rīgas centrāla parka avēnija. Un nevienā vien ģimenes albumā vēl tagad ir bildes ar sapostiem smaidīgiem ļaudīm brīvdienu pastaigā pa plato Elizabetes ielas ietvi. Pēc dažiem gadiem, 41. vācieši Mandelštam nošāva, jo viņš izrādījās ebrejs un bija uzkāpis uz ietves. Neslavē tikai zvaigznes, atrodas Skaistorijā Necilajā. Kas atrodas šajā silikā ķieģeļa būdiņā? Jūs neuzminēsiet. Jūs tiešām neuzminēsiet. Agrāk tur bija šautuve, vēlāk šūšanas darbnīca, bet tagad katoļu dievnams. Dieva šķietami aizmirstajā Ziemeļvidzemes purva pilsētiņā Sedā. Sēde ir nolemtā pilsēta jau no paša tās sākuma, 20. gadsimta 50. gadiem, kad to tukšā vietā uzcēla kūdras purva strādniekiem. Kamēr purvā ir kūdra, ko rakt, ir vajadzīga pilsēta, kad visi kūdra būs norakta, pilsēta mirs. Tikmēr Sēdas iedzīvotāji nolemtībai nepadodas. Arī viņiem ir vajadzīgs dievs, kura pielūgšanai padomju laikos uzzīmētajā pilsētelē vieta nebija atvēlēta. Pirmā te tapa pareizticīgo baznīca. To iekārtoja agrākajā alkohola veikalā. Vīri gan spļaudījās, teica, ka neies dievu lūgt vietā, kur agrāk kāvušies rindā pēc polšu. Katoļu dievnams sanācis vēl pieticīgāks. Lakotiem dēlīšiem apšūtas sienas, mazs altārītis un dažas sola rindas ar padomju laika skolas soliem. Veca babuška vāzēs liek miķelīšus un lūdz pagaidīt ar bildēšanu. Kad saliks vāzes uz altāra, sanākšot smukāk.
Lūk, patiesā arhitektūras un vidas dvēsele. Tie ir cilvēki, kuri to skaisti apdzīvo. Nebaidies izaicināt un rosināt diskusijas. Perfektā, tik sakārtotā un harmoniskā Stokholma visvairāk paņem tieši ar dzīves vidas kvalitāti. Kārtība un gaumīgs vidas detaļu dizains uz ielām, veikalu un krogu interjeri, daudz dzīvokļu māju balkoni ar puķiem un saules zviļņiem, nevis ziemas riepām un palagiem, cilvēku ģērbšanās gaume. Cilvēki Stokholmā neģērbjas stilīgāk un nedzīvo smukākos dzīvokļos, tāpēc, ka tur var nopirkt foršākas lietas nekā Rīgā. Slavenais skandināvu dizains ir gaumes un dzīvesveida produkts, kas ir radies un pilnveidojies turienes sabiedrībā vairāku simtu harmoniski un augstvērtīgi dzīvotu gadu garumā. Lai kā mēs gribētu būt piederīgi Ilvesa sapņu zemē Ziemeļeiropai, nevar to pašu gaumi un izpratni par dzīves vidas kvalitāti prasīt no cilvēkiem, kas dzimuši Hruščovkās. Un uz Eiropu vēl nu pat braukuši autobusos caur piedirstiem lejušu poļu robežpunktiem. Pacietību, vēl pāris paaudzes. Pēdējais tips no manis – nebaidies būt personisks. Tieši otrādi, pat ja sociālā profils ir korporatīvs un caur to komunicē zīmols, ir svarīgi saglabāt dzīvu cilvēka personiskas klātesamības sajūtu. Nevelti adrešu sociāla Facebook lapa tā arī saucas, nevis adreses, bet Mārtiņš Čibilds adreses. Un raksta un bildē tur joprojām tikai Mārtiņš Čibilds. Laimīgās bērnības zeme mums vienmēr būs īpaša, un to vērtējot, mēs nekad nebūsim objektīvi. Mana bērnības zeme ir Saldus, maza pilsētiņa Kurzemē pašā viducī. Ar racionālo prātu es saprotu, ka Kurzemē ir arī ievērības cienīgākas vietas, ka Kuldīgai ir glītāka vecpilsēta un Talsiem gleznaināki pakalni un Liepājai foršākas kafejnīcas. Bet nekur mana sirds tā neietrīsas, kā iebraucot Saldū. Pat 35 gadus pēc tam, kopš es tur vairs nedzīvoju. Šī vieta, skatu laukums Saldus pilskalna galā virs apaļā ezera, visus šos gadus man ir un paliek obligāti pieturvieta, neatkarīgi no tā, vai es tiešām braucu uz Saldu, vai tikai tam garām. Savai bērnības zemē garām pabraukt nav iespējams. Un, ziniet, ir vēl viena ļoti būtiska nozīme vārdam vieta. Būt savā vietā. Es mīlu to, ko es daru, un es esmu pārliecināts, bez tā nekas no manis iepriekš stāstītā nebūtu iespējams. Paldies, turpinājums sekos. Paldies.